Tu skaties vispār, kur tu brauc? Man ir nauda, man ir apdrošināšana. A tu ņikratoj, tu nūps. Es uz veikalu sataisījos. A tu te pigorus taisi. Es policiju saukšu. Es pats esmu no policijas. Zvan labāk savai mammai. Zvanīšu arī. Tātad viņš vakar izdomāja piezvanīt savai mammai. Pa ko? Nopietni? Tiešām, nenopietni, viņš tā izdarīja? Nevar būt. Veči, varbūt mums ir kāds cits plāns, varbūt kaut ko citu mēs varam izdarīt. Ko? Kāpēc mēs tā nevaram darīt? Kurš? Vienkārši aizties samūt, labi? Kurš? Paklau, veci. Tu gribi aplaupīt to mego tik ļoti? Tev tik ļoti rokas niez? Es vienkārši atnākšu tavu māju un tev piekaušu. Tu vienkārši uzpasies riktīgi pa purnu. Aizties samūt labāk. Un mums vajag to mego riktīgi. Tur ir tāds atlaides. Jā, un tur ir slapjās salvets arī. Daudz. Viņš strādā līdz 10. šeit. Un kasieris vairs nav. Kas jūs te? Galīgi lohi esat. Tu arī. Es? Uzmanieties, Džeki. Tur ir apsargs Mego veikalā. Es viņu pazīstu. Mego versies pēc 10 minūtēm ciet. Kopš kuriem laikiem tas mums traucē, ja? Nu, nezinu gan. Pīp, pīp, pīp. Kaut tur nebūtu apsarga. Ew, tikai nepiemīs bikses. Tu zini, kas tāds ir? Pēdējais sūds. Mums vispār šādas mašīnas nav vajadzīgas. Pasties uz viņu. Kur mēs tādu pabrauksim pa mūsu Latvijas ceļiem, a? Man štādi 5 garāžā stāv un 1 pagrabā. Tātad šī ir 7. Jap. Un pārdošu Facebookā. Tas bija tu? Nē. Mēs tev vakar mašīnu nozagām. Nu, un kāpēc tā izdarījāt? Ar ko man tagad braukt, ja? Paši visu vainīgi esat. Nāksies tagad ar autobusu braukt. Ceru, ka tev vētlons ir. Paklau, tu tā nopērdies vakar manā garāžā. Tur tā smird. Es pat ārā nevaru iziet. Nevajadzēja atstāt. Durvis vaļā. Nu, jāsauc apkopējs. Ew, kas notiek? Pag, tu atkal par rēķi nesamaksāji elektrības? Es nezinu. Bāc, labi, braucam mājās, man apniks šeit. Ew, tu plikpār, brauksim mums? Jā, davai, man tāpat šovakar nav ko darīt. Nu ko, es skatos, gurķi ir uzvarējuši beidzot. Nē, diemžēl, gurķi ir zaudējuši. Tev vienkārši jāsamaksā pa elektrības rēķinu, un man ir viena alga, saprat? Gaida labāk jaunu parodiju.